paldies. Tad turpināšu Martas iesākto tēmu, kā paplašināt tolerances logu un sabalansēt iniciatīvas vai ikdienas dzīvu ar pieejama resursiem, tā lai rūpes nepārvērtos izdegumā. Un gribu sākt ar uzņēmumu, kurai strādāju, kurai pārstāvu šodien Lindstrom, startautis Somijas grupas uzņēmums, kas nodarbojas ar darba apģērbu servisu, pakoju nomas servisu un dažādiem higienas pakalpojumiem uzņēmumiem. Uzņēmuma gana gara vēsture, uzņēmums strādā 177 gadus un strādā 24 valstīs, gan Eiropā, gan Āzijā, un mēs nodarbinām gandrīz 5000 darbiniekus. Latvijā mums ir divas struktūrvienības – Lindstrom Prodem, Production on Demand vai ražošana pēc pasūtījumā, kurā tiek nodarbināti 170 darbinieki un gandrīz 100 šuvējs, kurā mēs ražojam mūsu darba apģērbus pēc pasūtījuma mūsu klientiem. Un otrā struktūrvienība Lindstrom SIA tekstila servisa centrs, kurā mēs apkalpojam, mazgājam mūsu darba drēbes mūsu klientiem. Kopējais darbinieku skaits 270, bet personāla daļa sastāv no 3 darbiniekiem. Un mēs tiešām esam noslogoti, jo mēs arī atbalstam citas struktūrvienības arī citās valstīs. Līdz ar to tā esoša kapacitāte vēl mazāk. Un ir viens novērtējums, ko mēs saņēmām, ka pirmo Latvijai ir ģimene draudzīga darba vietas status. Mums liels bija prieks par to, un pagājušajā gadā mēs arī saņēmām dažādība ir spēks zelta statusu. Neliels uzņēmums, 270 darbinieki un 3 personāla daļas komandas biedri. Mums ir patiesi lepnums par to. Un kā jau jebkurā starptautiskā organizācijā, mūsu darba diena ir raiba, mums ir daudz izaicinošo mērķu, ļoti daudz projektu, sapulču, aktivitāšu. Un tas, kas mums palīdz, tā ir kultūra, kas ir visā organizācijā, visā Lindstrom grupā, mums rūp. Jeb angliski we care, ko nozīmē, ka mēs rūpējamies par citiem, mēs rūpējamies par mūsu klientiem, gan par mūsu darbiniekiem. Un kultūras pamatā ir savstarpēja cieņa, sadarbība, uzticēšanos. Jūs redzat pa vidu mūsu līderības principus, kur cieši sasaistās ar mūsu kultūru. Mums rūp, mēs uzdrošinamies, mēs mirdzam un mēs augam. Tāpat mūsu kultūra iet kopā ar mūsu vērtībām un mūsu solījumu, rūpes katra pavadienā. Un man būs daudz bilžu prezentācijas laikā. Tagad jūs redzat, kā mēs apbalvojam mūsu labākos darbiniekus. Mēs viņus saucam par gadīgākiem darbiniekiem. Un gadīgākie darbinieki ir tie, kas sasniedz savus mērķus, strādā labi un strādā visvairāk atbilstoši Lindstrom vērtībām. Mums ir ļoti daudz sporta aktivitātes, iniciatīvas. Katru gadu mēs skrējam Rīgas maratonā. Jūs redzat bildi no tā, kā mēs skrējam šogad. Bija diezgan lētaini, vai ne? Arī Prodem darbiniekiem ir iespēja piedalīties krāsu maratonā kopā ar bērniem. Un to arī apmaksā uzņēmums. Un mums arī patīk svinēt svētkus. Mēs svinam gan darbinieku dzimšanas dienas, gan darba jubilejas. Jūs redzat bildi. Biroja darbinieku pārsvarā šeit 14. februāra svētkos. Starp citu suns, ja jūs pamanījat suni, un suns nav Lindstroms suns. Tad mēs esam ne tikai ģimenei draudzīga darba vieta, bet arī mājdzīvniekiem draudzīga darba vieta. Darbinieki nāk uz darbu gan ar bērniem, gan ar mājdzīvniekiem, un mums tiešām tas patīk. Sociālās iniciatīvas ir vēl viens virziens, kas ir mums ļoti aktīvs. Un ja kultūra ir dzīva, tad tas iniciatīvas nenāk no personāla daļas vai no augšas. Mums ir darbinieki, kas paši izdomā, kādas sociālās iniciatīvas viņi vēlās piedalīties un labprāt izteno. Šeit jūs redzat, mēs katru gadu aktīvi piedalāmies labdarības maratonu dot 5, un tie ir darbinieku nauda un darbinieku ieguldījums, kā viņi grib piedalīties. Ziedojam tekstilu pārpalikumus Rīgai Tehniskajai universitātei, inovatīviem projektiem. Un pagājuši gadu bija pirmo reizi, kad mēs ziedojam Ziemassvētku dāvanas bērnam bērniem. Un tā iniciatīva arī nenāca no mums.
Tā bija darbinieces iniciatīva, kura mums palīdzēja īstenoja pati piegādātās dāvanas. Mums patiešām ir prieks, ka mūsu kultūra, mūsu iniciatīvas ievēro un ciena arī darbinieki. Neliels tās par šo bildi. Jūs redzat, tā ir mūsu bērnu diena, bērnu dienas pasākums ražotnē Lindstrom Prodem Tukumā. 24. gada mājā, kad mēs aicinājām darbiniekus, ka jūs varat uz darbu atvest savus bērnus, mazbērnus, un pie mums atnāca virs 100 bērniem. Virs 100. Kā jūs domājat, vai viens personāla speciālists, kas strādā tur, var tik galā ar tik lielu bērnu skaitu? Noteikti nē, vai ne? Un re, kur mums ir izcinājums. Vadītāja iesaiste, vadītāja atbalsts ir tieši tas, kas mums palīdz, jo viņi atbalsta mums, viņi ir gatavi iesaistīties un viņi nes savu kultūru un rāda piemēru. Jūs redzat izpildu direktoru Gustu Dzeni, jūs redzat arī pārējās komandas locekļus, vadības komandas vadītājus, kuri zīmē sējiņas, gatavoja cukurvati un atbalstīja pasākumu tiešā veidā. Ļaujiet tam notikt. Un kultūras dzinējspēks vai kultūras sirds ir, protams, personāla daļa. Mēs ar jums, jo mēs stāvam aiz visiem pasākumiem, aktivitātēm, iniciatīvām, kas ir mūsu uzņēmumos, un viņi gan daudz, vai ne? Līdz ar to tas atbalsts, ko mēs jūtam gan no kolēģiem, gan arī no kolēģiem mūsu gadījumā, no citām valstīm, šeit jūs redzat bildi ar kolēģiem no Igaunijas, Lietuvas un arī Somijas, kur ir gatavi nākt palīgā un atbalstīt mūsu. Tas vienmēr ir apsveicams. Un, protams, jūsu kultūra, jūsu vadītāji, jūsu komandas palīdzēs jums saglabāt to līdzsvaru. Un tagad es pievērsīšos tai tēmai, ko Mārta uzsāka, ka, protams, rūpēties par darbinieku labbūtību ir jāsaka ar sevi, tad tas ir primārais, jārūpēs par sevi un jāsaka ar to. Un ka, ja mēs gribam palikt efektīvi vai produktīvi, tas nenozīmē, ka mēs efektīvi pārvaldām savu laiku, ka tas arī ir nozīmīgi, bet gan kā mēs saglabājam fizisko, emocionālu un mentālu enerģiju. Un šeit ir daži praktiski stāsti no mūsu puses. Jūs redzat bildi. Lindstrom Prodem ražotnē Tukumā pēc darba maiņas 2 reizes nedēļā pie mums nāk fizioterapeite. Un bez maksas visiem darbiniekiem ir iespēja pievienoties gan ražošanas darbiniekiem, gan biroja darbiniekiem. Biroja darbiniekiem, protams, ir iespējas strādāt daļai attālināti, pielāgot savu darba laiku savam vajadzībām, bet mēs arī skatāmies proaktīvi, meklējam risinājumus. Un tādējādi, piemēram, šogad mēs piešķiram visiem darbiniekiem 3 apmaksātas dienas veselībai, nozīmē ārsta apmeklējumu sev vai bērnam. Proaktīvi, nedomājot par kaut kādiem nākotnes nelaimes gadījumiem, tad jau šobrīd rūpēties par darbinieku veselību. Mums arī ir papildus atvaļinājumi pār nostrādātu darba stāžu. Tas arī tiek novērtēts, jo pie mums strādā arī darbinieki, kas strādā pie mums gan 10, gan 20 gadus. Un, lai saglabātu enerģiju, efektivitāti ir svarīgi atjaunoties arī darba dienas laikā. Es tiešām uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgi. Un mūsu risinājumi ir šādi. Starp intensīvām sanāksmēm mums ir obligātas pauzes. Un, kad es gribu pieteikt sanāksmē uz stundu, tad man tas ēpasts un uzaicinājums neiet. Sanāksme neiet 60 minūtes, bet tikai 50. Tas ir iestatījums jau iestrādāts. Līdz ar to tas 10 minūtes pauze vienmēr būs starp sapulcēm. Tad mums ir interesants formāts, 1-pret-1 sanāksme, walk and talk mēs viņu saucam, ka tiešais vadītājs un padotais iziet ārā un pastaigas laika pārunā aktuālas tēmas, nevis sežot biroja. Tas arī ļoti, ļoti iecienīts. Un arī mēs, kā personāla daļa pēdējā gada laikā uzlabojam darba vidi. Mēs ieviesam masāžas krēslus abās filiālēs. Mums ir atpūtas telpa, kura var nākt gan biroja darbinieki, lai atpūstos un ievilkt telpu, gan arī darbinieku bērni. Tas viss ir izdarams. Un es gribētu pabeigt savu prezentāciju ar Toniju Švarcu citātu. Viņš ir vairāku grāmatu autors,
kurš raksta par šo līdzsvaru un kā saglabāt savu enerģiju. Atjaunošanas nav atpūta no darba, tā ir darba daļa. Paldies jums par uzmanību. Sirsnīgs paldies, Aleksandrs, kad jūs pieminējāt to masāžas krēslu. Atcerējos kādu ainu no savas dzīves, kur mums darbā arī ir masāžas krēsls. Es izdomāju aiziet uz to masāžas krēslu no paša rīta agrumā, kad pirms raidījums sākās rīta ziņu, un es iesprūdu viņā. Un es te bļaustījos visu to mūsu... Nav daudz kolēģi darbā jāatzīst, kas var palīdzēt tik agrā rīta stundā. Bet es kaut kā es iesprūdu, es netiku ārā, bet pēc tam man palīdzēja. Es varu pastāstīt, ka mums Lindstrom, protams, 170 cilvēki, kas strādā parasti pa dienu vienā maiņā, un tad faktiski mums tas masāžas krēsls ir rakstīts pa 15 minūtēm. Tur ir pat pieteikšana. Jā, tā kā viss. Vairākas dienas, nedēļas. Es biju mēģināju, man teica, atvainojiet man laiks. Es uz masāži. Palūdzu, atbrīvot krēslu, jā. Jums ir jautājums, kā jūs pierunājat vadītājus iesaistīties aktivitātēs kā pozitīvu piemēru pārējiem kolēģiem? Vadītājiem mēdz nebūt laika un tādām un te pēdiņās muļķīgām izklaidēm. Jā, un atbilde ir ļoti vienkārši, tā ir uzņēmuma kultūra. Tā ir uzņēmuma kultūra. Mūsu uzņēmuma kultūra, tas ir tas, ar ko es sāku, tas stāst ir vērsts uz darbiniekiem, un, protams, tas viss arī visu izskaidro. Sirsnīgs paldies! Paldies, liels Aleksandri!